Jūs dzīvojat pierobežā, kā jums nav bail vispār, kas jums te notiek? Tur tie visi apdraudējumi, tur tas viss. Ir jau grūti iedomāties, kāda tā dzīve būs. Kas vēl 17 gados mainīsies? Es iegūšu izglītību, vai man te būs darbs kāds? Stresains tas laiks ir. Naktī tevi pamodina pirmo reizi, tad tu tur nevar aizmigt. Šī pilsēta man ļoti patīk. Man te ir burvīgi dzīvot, viss ir tik skaisti, tik zaļi, cilvēki ir tik forši. Es atgrieztos te, jā. Sofija teica, laikas reizes es tā saprotu mūsu, kā saņas, kopā pabūšana, satikšanās. Tas ir tas, ka varam savus arī priekus un bēdas un piedzīvojumus un tas tāds kaut kā, kopā būšana, tas ir vienkārši mūsu gados, tas ir ļoti jauki. Mēs esam te, lai palīdzētu, un cilvēki jau saprot, ka uz mums var paļauties. Tradīcijas jau ir atkarīgas no tavas dzīves vietas un arī no kultūras, kurā tu esi izaudzis. Brauciet uz Latgali, uz Ludas novadu. Jā, mēs visiem būsim ļoti priecīgi tiešām.